Sveiciens podkāstu Valmierīgas sarunas klausītāji. Šodien kopā ar kolēģiem Ingu Ameriku un Mendiju Vagali no Valmieras Olimpiskā centra parunāsim par fiziskajām aktivitātēm mūsu ikdienā, sporta organizatoru darbu un šī gada Valmieras Olimpiskā centra sporta festivālu. Labrīt, dāmas! Labrīt! Labrīt! Ingu un Mendija, kā sports un fiziskās aktivitātes ienāca jūsu dzīvēs? Es personīgi sportoju jau kopš mazotnes, ja nemaldos, no 8 gadu vecuma. Mans sporta veids bērnībā bija peldēšana, bet beidzot šīs nosacīti sportiskās gaitas, sapratu, ka dzīve bez sporta vispār nav iedomājama, un kad kaut kādā veidā, ja 20 gados neliekas, kad vajadzētu saglabāt šo dzīves kvalitāti un veselību, tad jau, kad pienāk 30 gadi, tad saprotu, ka tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc sports joprojām ir palicis manā dzīvē, lai es varētu justies labi, saglabāt savu veselību un arī aktīvi pavadīt laiku ar saviem bērniem. Tu noteikti peldi, vai tu vēl kaut ko dari? Jā, es peldu. Peldēšana varbūt pat nav tas tā kā galvenais. Man ļoti patīk vasarā skriet. Gribētu arī turpināt to ziemā. Tad ziemā man ļoti patīk slēpot ar distanču slēpēm. Diemžēl šogad ziema mūs nelitina ar sniegu. Tad vasarā vēl patīk arī braukt ar riteni un dažādas aktivitātes, ejam pārgājienos ar ģimeni, bet iepazīstinu bērnus ar to, ka aktīvi pavadīt laiku ir ļoti forši, un pats jaukākais bija pagājušajā vasarā, kad es devos skriet, un mans 4-gadīgais dēls teica, mammu, es laižu ar tevi, un viņš uzliec riteni virsū, un tā mēs regulāri gāju skriet aptuveni 5 km, un viņš visu gabalu man brauc līdzi riteni. Super. Man ir ļoti līdzīgi, ka no pašas bērnības jau tas sports ir bijis apkārt. Vecāki ir treneri. Man arī peldēšana bijusi kā viens no pirmajiem sporta veidiem. Pa vidu vēl cīņas, bet tas bija tāds ļoti īs posms. Tagad noteikti ir grupu treniņi, peldēšana, brīvajā laikā pārgājieni. Ir grūti nesportot, ka tev viss apkārt sporto. Kolēģi, draugi, ģimene, tas liekas pašsaprotam, ka vienkārši tas ir jādara. Sporta burbulis. Jā, sporta burbulis. Labi, un jūs abi strādājat Valmieras Olimpiskā centrā. Kas ir jūsu pienākumi, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties? Es esmu Valmieras peldbaseina projektu vadītāja. Mana ikdiena pašā ir viss par un ap peldbaseinu, par peldbaseinu ikdienu, par glābēju darbu, peldēšanas treneru darbu, kā arī par dažādām aktivitātēm, kas notiek tieši peldbaseinā. Un paralēli tam esmu arī peldēt apmācības trenere. Šobrīd vadu nodarbības tikai individuāli, gan pieaugušiem, gan bērniem. Es esmu sporta pasākumu organizātore. Viss par un ap pasākumiem, bet vairāk ledus halli šobrīd. Visi ledus sporta veidi, Valmieras hokeja čempionāts, ledus gladiatori, vasaras līgas, basketbols, volejbols un 3x3 hokejs. Tas tā pagaidām. Pirms vēl sezonas sākusies vasaras. Jā, klusajā periodā. Jā. Pirms ķeramies klāt pie jautājumiem par šī gada sporta festivālu. Ingu, tu jau minēji, viena no motivācijām sasniedzot noteiktu vecumu ir dzīves kvalitātes noturēšana un celšana. Kas ir tas, ko tu varbūt teiktu klausītājiem, par ko aizdomāties, neatkarīgi no viņu vecuma? Kā pašiem sev motivēt, veidot to ikdienu fiziski aktīvu? Tiem, kuriem tas vēl tā kā sportošana nav uz tu, bet ir vēl uz jūs, noteikti pats galvenais ir jābūt tai iekšā sajūtai, ka es gribu kaut ko darīt. Kad kaut kas ikdienā ir tas, kas traucē, kaut vai sajūta uzkāpjot uz 5. stāvu pa trepēm, tu saproti, ka tu nevelc, kad vajag nedaudz to motoriņu padarbināt. Bet pa lielam ir jāsaprot, tā iekšējā sajūta, ka es gribu to darīt, jo neviens cits tavā vietā to neizdarīs. kā ar jebkuru citu aktivitāti dzīvē, vai tas ir iemācīties kaut ko jaunu darīt vai kā savādāk, bet pa lielam tev ir jābūt iekšā tai sajūtai, un tad jau tikai jāsāk darīt un nosprost varbūt kādu mazāku mērķi.
sasniegt to, tad vēl vienu mērķīti, un tad jau pastīties pēc tam uz padarīto un rodās tā gandarījuma sajūta, kas ļauj atkal turpināt iesākt to. Vendi jau teica, ka viņai apkārt visi kustās, vai tas ir vienīgais iemesls, kāpēc tu kusties? Nē, protams, ka nē, tā ir neko jaunu nepateikšu, bet tā ir veselība un tā ir pašsajūta. Jo kustība ir dzīvība, mēs visi to zinām, un viens ir kā tu jūties šobrīd, bet jādomā arī mazliet ilgtermiņā ir, kā būs pēc gadiem 20, un arī, piemēram, mums ir savā ziņā sēdošs darbs, un ir forši, ka tu pasēdi pie datora, tu piecelies, un tu nejūties galīgi stīvs, ka tu neesi nosēdējies, bet tās aktivitātes ļoti, ļoti palīdz. Man laikam jāsaka, ka viens no tiem maniem, motivatoriem ir tas, ka tā ikdiena ir ērta, ka tu vari aiziet, pārlekt, uzcelt, aiznest, uzkāpt, neatkarīgi no aktivitātes, tev tas ir salīdzinoši viegli paveicami. Neatkarīgi no kādiem āriem apstākļiem. Tā ir notīrīt sniegu, piemēram. Jā. Un tad kaimiņiem saka, bet tu jau jauna, un es domāju, es nezinu, tā kā, kas ir jauns un kas ir vecs, bet tāpat laikā, ja es ikdienā to nedarītu, tad arī savos 35 gados tas ir grūti, notīrīt sniegu bez muguras sāpēm. Kafijas pauzes būtu jāņem, jāpagarina. Vai bez aizdus. Labi. Šajā gadā jau otro reizi Valmieras Olimpiskais centrs organizēs sporta festivālu. Kā šis projekts noritēja aizvadītā gadā? Kas ir varbūt galvenās lietas, notikumi, kas bija pozitīvās lietas, ko jūs varētu izcelt no aizvadītā gada projekta? Iepriekšējā gadā, par cik tas notika pirmo reizi, tad mēs ļoti... Negribētu teikt, ka taustījāmies, bet katra struktūra vienība izdomāja, ko viņi varētu piedāvāt. Un tad mēs likām principā visu, ko mēs ko katrs varēja izdomāt. Un tad pēc sporta festivāla satikāmies un pārgājām pāri, sapratām, kas ir tās lietas, ko vajadzētu darīt un ko nevajadzētu. Atsaucība bija ļoti liela. Es gribētu teikt, ka pilnīgi visās aktivitātēs tur varbūt bija daži izņēmumi, kas līdz galam neaizgāja, varbūt nebija veiksmīgs laiks vai diena. Un tad, no tā mēs arī mācāmies, lai saprastu, ko tad šogad mēs gribam likt. Un tā lielākā atziņa bija tāda, ka noteikti ir ņemot vērā, ka šis pasākums arī tiek piedāvāts bez maksas. Un tas mērķis ir piesaistīt tieši šos cilvēkus, kuriem vajag to mazo grūdienu, lai viņi izkāptu no tās savas komforta zonas un saprastu, ka kustēties ir nepieciešams. Tad pārsvarā tiek piedāvāts tādas nodarbības, kas ir vai nu iesācējiem, vai iepazīstināt ar kaut ko jaunu, vai arī salikt kopā visu ģimeni, un lai ir iespēja, ka nav jābūt konkrētam sporta veidam, bet tas vienkārši ir aktīvi pavadīt laiku kopā ar draugiem un ģimeni. Jā, parādīt to, ka sports nav tikai futbols, basketbols un, hokejs, bet mums Valmierā ir tik daudz plašas iespējas nodarboties ar sportu, ar fiziskām aktivitātēm, ne tikai pie mums Valmierā, arī visā Valmieras novadā, un arī kopā foršāk ir. Tagad, un nāc tām nodarbībām, tu saproti, ka tu neesi viens pats tur. Varbūt, ja ir bijusi vēlme doties, piemēram, uz to pašu sporta zāli, bet ir kaut kādas bailes, kaut kas attur, tad šī ir tā lieliskā iespēja, ka tu vari nākt bez maksas, un tu zini, ka tu nebūsi viens, ka tur būs vēl bariņš, ar kur tu kopā trenēsies un izmēģinās kaut ko jaunu. Un, ja es pareizi saprotu, šajā gadā projekts vērs savus spārnus plašāk, un jūs izējat ne tikai ārā no Olimpiskā centra sporta infrastruktūras, bet arī sporta veidi, un ejam ārā no Valmieras pilsētas kā tādas, ja ejam plašākā reģionā, pareizi? Pareizi. Tā ir. Ne tikai Valmierā, bet arī Valmieras novadā. Mēs piedāvāsim mūsu pašu aktivitātes, kas ir peldbasēnā, sporta zālē, sporta komplekss, Jāņdaliņa stadions, bet tam vēl papildus klāt nāk krosmintons, branguļos, armwrestlings, judo, greplings, kas vēl mums Pludmales volejbols. Jā, pludmales volejbols. Šauciņu mešana arī, laikam, bija, vai ne, Rubenē? Iespējams. Jāskatās, kas mums tabulā notiek. Jā, tā tabula ir tik liela, ka ir grūti visu atcerēties, un ka mums pašām ir jāizskatās vispār, kas kurā dienā notiek, jo vēl arī ir ziemas māja, kas ir tepat Valmierā, arī nesen atvērusies, tad būs arī ieskats florbolā.
Sporta veselības centrā varēs izmēģināt, paskatīties, kā tur notiek sporta aktivitāšu noteikšana, slodzes testi. Jā, tāpat arī peldbaseinā mums būs jauna aktivitāte, nosīt jauna aktivitāte. Tas tāds projektiņš sadarbībā ar Vindu. Viņiem bija interese rīkot pie mums vienu pasākumu, un tad zinājām, ka mums ir sporta festivāls, un tad mēs atkal satikāmies un vienojāmies, ka varētu šo pasākumu izmēģināt tieši sporta festivāla ietvaros. Šis gan būs tāds ar ielūgumiem, pirmo reizi rīkojot, lai saprastu to, kā vispār kas kur notiks. Un, tā doma ir, ka būs mazas komandas, kuras būvēs savu plostu, un tad sacentīsies peldbaseinā, peldot ar plostu. Bet skatīties jau var nākt. Skatītājiem būs pieejami, paskatīties. Izklausās interesanti. Precizējam klausītājiem, kad notiek šis festivāls? Visu februāri. Sākot no 1. februāra un līdz 1. martam. Gan daudz laiks izmēģināt daudz jaunas lietas, pareizi. Labi. Vēl es nesadzirdēju, bet šķiet arī pludmales volejbols būs pieejams. Jā, jaunajā atvērtajā sporta kompleksā, sporta aktivitāšu centrā Kvarts. Jā, vēl man likās interesanti, sportārsts arī ir ņem dalību šajā projektā, un viņa tēma vai šis te nodarbība, tas ir piemērots ikvienam cilvēkam? Es gribētu teikt, ka ikvienam. Var noteikti nākt un paskatīties, bet es gribētu teikt, ka ikvienam, ne tikai sportistiem. Un tur tā galvenā tēma ir par slodzes testiem, slodzes mērīšanu, slodzes piemērošanu attiecīgiem cilvēkiem tā tālāk. Jā, tieši tā. Super. Kas ir vēl varbūt tādas programmas rozīnītes no visu šī plašā klāsta, kas varētu aizraut vai kas varētu būt tāds jauns cilvēkiem, nedzirdēts, neredzēts? Es vairāk par peldbaseinu varētu pastāstīt. Nav tā, ka mēs varam izgudrot kaut ko jaunu peldbaseinā un tā kā piedāvāt ļoti daudz aktivitātes, bet šogad tiešām pievēršamies lietām, kas nav bijušas vai ar ko mēs spētu iepazīstināt cilvēkus vispār gan ar peldbaseinu, gan ar vispārējo. Un viena no lietām, kas mums nebija pagājušajā gadā, šogad mēs turpinam stāstīt cilvēkiem par drošību uz ūdens. Šī būs lekcija gan teorētiskā veidā, gan arī praktiskā veidā ūdenī. Un šeit arī ir aicināti gan vecāki, gan bērni kopā, lai saprastu, cik tas ir svarīgi. Vecāks varbūt ir grūtāk izaudzināt, jo viņiem jau ir savu priekšstatu ko un kā darīt, bet vecākiem būtu jāatcerās, ka viņi ir tas piemērs bērniem, un bērni no viņiem mācās. Diemžēl Latvijā drošības ūdens ir nepieciešama izglītot sabiedrību, jo mēs esam pirmajā vietā Eiropā noslīkušo skaita ziņā. Un es esmu arī paralēli biedrības Peldēt droši pārstāvu, tāpēc man šī tēma ir ļoti svarīga un tuva. Tāpat arī mēs nevis gribam, bet būs atvērto durvju dienas. Lai arī liekas, ka peldbaseins ir jau 6 gadus atvēries, ir daudz cilvēku, kas vai nu kautrējās, vai negrib, vai viņiem vajag šo, sauksim šo par ekskursiju peldbaseinā, lai saprastu, kur un kā kas notiek, cik šeit viss ir ērti un kad peldēt ir forši. Tāpat arī pelddiena, kas nu jau būs 4. reizi šogad. Un, šis pasākums aizsākās pirms sporta festivāla. Pagājušajā gadā mēs viņu ielikām sporta festivālā. Un, šī atsaucība tiešām ir liela. Un, šis ir viens no tiem pasākumiem, kas ir tieši domāts cilvēkiem, ikdienas peldētājiem, kas netrenējās sacensībām, bet tieši atnākt tādā nepiespiestā atmosfērā, nopeldēt to savu esošo distanci un par to saņemt diplomiņu un pašam sev gandarījumu. Kā arī ņemot vērā lielo atsaucību, mēs šogad šo pasākumu atklāsim ar ģimeņu un draugu stafeti, kur viņiem arī būs jāuzbūvē neliels plostiņš vai vienkārši ar to mums ir peldošie paklājiņi un tad tāda neliela aktivitāte, lai ir jautrāk un savā starpā nedaudz pacīnīties tiem, kuriem ir iekšā tas cīņas spars. Super. Ja es pareizi saprotu, projektā aktivitātes ir tiešām daudz. Ja nemaldos, principā katru mēnešu dienu ir ne mazāk kā viena aktivitāte.
Vai šis projekts nosacīs visas vecuma un iedzīvotāju grupas, jūsuprāt? Es gribētu teikt, ka jā, gan bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, ģimenēm, senioriem, manuprāt, visiem. Cerot, ka mūs klausās arī pieredzējuši vecuma cilvēki, kas būtu tās galvenās aktivitātes viņiem, vai kāds var pavilkt savas mammas, opis uz aktivitātēm, kur jūs ieteiktu pieredzējušāks cilvēks aicināt? Pieredzējušāks. Noteikti varētu sākt ar ģimeņu dienu, kas būs 2. februārī. Tur, manuprāt, var visi piedalīties kopīgi, jā, dažādās aktivitātēs. Noteikti vingrošana ūdenī. Jā, agrā rīta nodarbība mums ir. Ar šo mēs tieši vēlamies iepazīstināt cilvēkus, kad pie mums var vingrot arī pirms darba. Un uz tajā ir arī aicināti, protams, seniori. Tātad mums ir peldēta apmācība pieaugušiem, kas ir tieši domāti iesācējiem. Un ar šo nodarbību mēs arī vēlamies pateikt, ka peldēt var iemācīties jebkurā vecumā. Un arī seniori ir aicināti šeit pievienoties. Kaut vai tikai, lai saprastu, ka no ūdens nav jābaidās un ar ūdeni var sadraudzēties. Es ar vienu atu skatos programmā, jūs teicāt 2. februārī ģimeņas sporta diena, pareizi? Jā. Un vēl arī uz ledus ir. Tās abas notiek lielajā sporta kompleksā, pareizi? Jā, 2. februārī notiek sporta kompleksā, bet nedēļu vēlāk notiek ledus halē. Uz ledus. Forši, izklausās interesanti. Labi, tātad mums ir viss mēnesis. Mēs ar šo projektu, nu, ja ne visus, tad pusi no sporta veidiem, kas pieejami mūsu novadā, nosadzam. Ikvienam būs iespēja iepazīties, izmēģināt un padarboties. Ne tikai Valmierā, bet arī novada teritorijā. Kā notiks pasākuma programmas izziņošana un vai ir nepieciešams pieteikties uz katru aktivitāti? Tas noteikti būtu svarīgi klausītājiem. Pieteikšanās ir obligāta, mēs varētu teikt, ir obligāta. Informācija būs Valmieras Olimpiskā centra mājaslapā, sociālo tīklu kontos, Facebook, Instagram, Valmieras novada mājaslapā, es gribētu teikt, arī sociālo tīklu kontos. Un mēs izziņosim, jo pagājušajā gadā bija tā, ka mēs izziņojām visu programmu un varēja jau gandrīz mēnesi uz priekšu pieteikties, tad šogad mēs mazliet citādāk darīsim, varēs pieteikties tikai turpmākās nedēļas aktivitātēm. Tā teikt, ka mēs katru nedēļu izziņosim jaunas aktivitātes, lai cilvēkiem neaizmirstās. Un saglabāt intrigu nedaudz. Jā, saglabāt intrigu. Ļoti jauki. Tātad tas, ko mēs varam novēlēt visiem, būt acīgiem, regulāri sekot līdzi informācijai un jā, gaidīt aktivitāšu plānu un nekavēties ar pieteikšanos noteikti. Jā, jo pieredze rāda, ka vietas aizpildās ļoti ātri. Par to prieks. Patīkami ātri. Patīkami ātri, jā. Labi, kas ir varbūt vēl, ko jūs vēlatos pateikt mūsu klausītājiem par projektu? Vismaz tas, ko es dzirdu, tā ir lieliski iespēja tiešām izmēģināt infrastruktūras, sporta veidus, kā jau minējāt, cīņas sporti parādās un dažādas galda spēles un viss kaut kas cits. Lielisks brīdis un vēl pie tam tumšais mēnesis, kad izmēģināt kādas aktivitātes, iepazīt kādu sporta infrastruktūru, sporta bāzi. Man šķiet, tas ir lielākais pluss, bet kā jums liekas? Jaunā gada aktivitātes var sākt arī februārī. Precīzi. Tās apņemšanās. Bet, jā, nu, tiem, kuriem sports ir uz tu, tiem noteikti nākt un izmēģināt kaut ko jaunu, izaicināt sevi kādā no sporta veidiem. Un, nu, mēs jau minējām, ka tiem, kuriem sports ir uz jūs, tiem ir vienkārši jāsaņemās. Un varbūt tieši kādam, kurš zina, kuru vajag pavilkt, tad paņemam aiz rokas un ņemam līdzi un parādam, cik sportot ir forši. Es tieši gribēju teikt arī, jā, ka nav jānāk vienam. Var ņemt draugu, māsu, tēti, jebko līdzi, un lai vienam pašam nav jānāk. Varbūt ir tās bailes vienam nākt. Slinko kaimiņu arī, jā, ja nepieciešams. Tieši tā. Labi, pirms mēs noslēdzam epizodu, varbūt kāds globāls vēlējums par sportu, veselīgu, aktīvu dzīvesveidu mūsu klausītājiem.
Vendija jau minēja, man vienmēr patīk teikt, ka kustība ir dzīvība, un tur ir ļoti, tur varētu diskutēt plaši un gari par to, kas ir kustība un kā tas rada to dzīvību tevī un vispār apkārt dzīvē, bet jā, neslinkojam, darbojamies, ceļamies, ejam, daram un mēģinam atrast to veidu, kā sev motivēt. Un katru dienu var iedvesmoties aktīvam dzīvesveidam. Tieši tā. Manuprāt, ja tu atrod vienu aktivitāti, kas tev patīk un aizrauj, tad ar laiku visticamāk tu gribēsi papildināt šo sarakstu ar vēl vienu, lai dažādot to savu ikdienu, un tad jau tas rats būs iegriezies pareizi, un tad jau būs vairāku aktivitāšu vai sporta veidu bāze, ar kuru gribēs nodarboties ikdienā. Tālūk. Paldies dāmām par sarunu. Mēs visi trīs aicinām ikvienu no klausītājiem ņemt dalību Valmieras Olimpiskā centra sporta festivālā šī gada februāra mēnesī. Tātad pasākuma programma sekos ik pa mēnesim. Obligāti pieteikšanās, esiet ātri, izveicīgi un piesakieties laikus, lai neplēštu šīs iespējas garām. Esiet aktīvi un laimīgi. Paldies, dāmas! Paldies! Visu labu!